Viņš rīko attīstības un finanšu. Labdien, cienījamie deputāti, skatītāji, iedzīvotāji. Sāksim Saldus novada domas sociālās izglītības kultūras jautājumu komiteju. Šodien mums darba kārtībā ir 5 jautājumi. Vai ir kādi ieteikumi par darba kārtību vai komentāri? Ja nav, tad lūgums balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un pirmie jautājumi mums ir par saistošiem noteikumiem, kas saistās ar sociālā dienesta noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem. Līdz ar to tad pirmais ir par saistošo noteikumu grozījumiem par sociālajiem pakalpojumiem Saldus novadā virzību publicēšanai mājaslapā, un ziņo mums Ina Behmane. Lūdzu, Ina. Labdien, cienītie deputāti un visi klātesošie. Katrā ziņā šie grozījumi mums ir iznākuši tādi diezgan apjomīgi, jo vienkārši ejot laikam mēs pamanām kaut kādas varbūt neprecizitātes. Dzīve ir pierādījis to, ka vajag precizēt juridiskus terminus. Es esmu centusies viņus salikt šādi, lai jūs redzētu skaidru un gaiši, ko mēs grozam. Tātad pirmkārt mēs papildinām savu sociālo pakalpojumu klāstu ar 2 jauniem pakalpojumiem, kas ir tātad sociālo pakalpojumu obligātajā grozā. Un atelpas brīža pakalpojums ir jāievieš no šī gada. Pieprasījums mums pēc pakalpojuma nav, bet mums viņam ir jābūt, lai mudinātu cilvēks. Pēc tam būs izskaidrojums. Un otrs, tas jau ir saistībā arī ar mūsu jauno intensīvo darbu ar ģimenēm, kas paiet zem šīs sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā. Un tātad tas ir zem punkta, kas ir nosaukts aģentūra sniedz vai organizē sociālos pakalpojumus. Un tad viņi visi ir uzskaitīti. Vēl tiek papildināts noteikuma 10.6 punkts sociālo pakalpojumu pieprasīšanas kārtība. Nesam vēl šādu lietu organizējuši kā sociālo pakalpojumu rindu, jo līdz šim esam spējuši visus pakalpojumus nodrošināt saprātīgā termiņā. Tas ir, ka mēneša laikā mums ir jāpiešķir pakalpojums. Tad mēs tomēr liekam, no vienas puses tas ir sakarā ar atelpas brīdi, jo atelpas brīža pakalpojums tagad ir Latvijā visdārgākais, jo viņa vērtība ir 200 un pat vairāk eiro dienā. Un ja tātad cilvēks ar invaliditāti šo pakalpojumu var saņemt mēnesi, tas ir 30 dienas, tad jūs varat sarēķināt, cik viņš kopā maksātu. Un šī ir varbūt tā lieta, ko mēs varam tātad ar rindas palīdzību arī koriģēt. Bet tikpat labi rinda var veidoties uz kādiem citiem pakalpojumiem, vai speciālistu trūkumu, nevis trūkumu, bet vienkārši speciālisti nespēja tik daudz pakalpojumus piedāvāt, dažādi. Likumā arī šāds punkts ir ierakstīts par rindu veidošanu, tā ir jauna lieta, un arī mēs to tātad daram. 16. punktam ir ar dzelteni iekrāsot ir pašreizējā redakcija, un pa kreisi ir jaunā redakcija. Tātad mēs esam papildinājuši un precizējuši par personas vai ģimenes un tās likumīgu apgādnieku ienākumiem, kuri tiek vērtēti. Jo dažādos veidos arī cilvēks var kļūt par likumīgu apgādnieku. Tas ir mantojuma lietas, novēlējuma lietas. Un mēs dažkārt saskaramies, ja mēs rakstam tikai to, ka pienākums ir, kā šeit bija ģimenes loceklim, tā aina var mainīties. Tādēļ mēs precizējam, definējot šo jauno redakciju.
aptuveni tieši tas pats ir attiecībā uz 17. punktu. Arī. Tie ir tie pakalpojumi, kur, piemēram, aprūp mājās ģimene vai likumīgais apgādnieks sēdz daļēji šo starpību, izvērtējot ienākums, un ir kāda daļa, ko tātad maksā pašvaldība, protams, aģentūras izpildījumā. 17. Primpunkts attiecībā uz ienākuma izvērtēšanu esam skaidri definējuši to, ka ja persona, kura saņem sociālos pakalpojumus, par kuriem ir jāmaksā, un viņiem ir likumīgie apgādnieki, kuriem tiek izvērtēti ienākumi, mēs varam atbrīvot tikai līdz 1 gadam. Jo dažkārt ir tā, ka pēc gada viņi pazūd. Mēs šeit ierakstam skaidru un gaišu, tad ir atkal citas darbības ar apgādniekiem, ka šis pakalpojums cilvēkam tiek piešķirts uz 1 gadu, tādēļ, kad apgādnieki nespēja samaksāt par pakalpojumu, pēc gada viņam ir jāatkārto viss izvērtēšanas process, un tad vai apgādnieki sāk atkal maksāt, vai turpina maksāt pašvaldība. Jauns punkts – tiesības saņemt pakalpojumu. Un šeit mēs atkal norādam to, ka cilvēkiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumu, mēs viņu piešķiram vai uz gadu, vai pastāvīgi. Pakalpojumu uz laiku uz 1 gadu, tātad mēs dodam personām, kurām funkcionālais stāvoklis var traucēties, mainīties, vai arī viņiem ir likumīgi apgādnieki. Teikšu tā, cilvēks pēc traumas, vientuļš, pensionārs, viss kārtībā, viņš nonāk ilgstošās aprūpes institūcijā, viņš tiešām atkopjas. Viņš tiek pārvērtēts, un mēs sakam, šis pakalpojums tev vairs pēc indikācijām nepienāks. Bieži vien cilvēki pieraduši pie komforta apstākļiem, tā kā nevēlas, bet ilgstošā aprūpē skaidri un gaiši ir noteikts, kāds aprūpes līmenis var saņemt pakalpojumu ilgstošās aprūpes institūcijās. Tātad jau to gadu iepriekš mēs brīdinām, ja tavis stāvoklis uzlabosies, ir arī tādi, kas labprātīgi, piemēram, vakar atkal pārtraucām vienu līgumu, jo vienkārši cilvēks raksta, man situācija ir uzlabojusies, es gribu atpakaļ uz savu dzīvesvietu. Šis ir atkal par izvērtēšanu, un ja jūs tā skatītos, šeit ir tiešām atkal tie apgādnieki pierakstīti, šeit ir juridiski precizējumi. Pēc būtības nekas nav mainījies, bet termini tiek precizēti. Šeit tieši tas pats. Ja mēs šeit skaidri un gaiši bijām ierakstījuši tikai pilngadīgos bērnus un viņu ģimenes locekļi maksā par pakalpojumu, tad šeit ir uzsvērts tas personas likumīgais apgādnieks un viņu ģimenes locekļi, tie, kam tiek kopā izvērtēti. Jo redziet, šis ir visstrīdīgākais jautājums, ja seniors no ģimenes tiek ievietots ilgstošās aprūpes institūcijā, parasti dzīves biedri iebilst, ka viņa ienākumi tiek arī izvērtēti. Bet tā ir ģimene un tiek ņemts vērā visi pilngadīgo ģimenes locekļu ienākumi, kuri dzīvo ģimenē. Kamēr Latvijā tā nav mainījusies šī nostāja, es pieļauju, ka tiesības sardzes nākamais jautājums, kam viņi ķersies klāt, tas ir tieši ilgstošās aprūpes samaksa, jo tā ir ļoti samilzusi visā valstī. Pārlecam pār daudziem punktiem. Šis ir punkts par specializētā transporta piešķiršanu, jo tātad mēs ņemam ārā to, jo visos līgumos ir paredzēts, ar ko mēs slēdzam
par ilgstošo aprūpi, tad, ja cilvēks atrodas ilgstošās aprūpes institūcijā, mēs kā aģentūra nemaksājam par specializēto transportu. Tad nodrošina specializēto transportu vai samaksu vai pašu transportu šīs ilgstošās aprūpes institūcija. Līdz ar to mēs šo punktiņu vispār izslēdzam. Patversmes pakalpojumā mēs papildinām ierakstot to, jo tāds ir arī mums noslēgts līgums ar Zilo Krustu, ka pašvaldība pirmās 3 dienas neizvērtē mājasaimniecības ienākumus un samaksājumu par tām 3 dienām, ko cilvēks vai nu pati ir vērsusies pakalpojums sniedzējā, vai, teiksim, pašvaldības policija ir nogādājusi uz patversmi, pa to laiku tiek noskaidroti apstākļi, un tad vai nu mums ir jāpiešķir pakalpojums uz priekšu, vai arī cilvēks dodas uz savu dzīves vietu. Tādēļ mēs papildu šo ieliekam, jo tas ir vispār ļoti labi, jo tas samazina tādu administratīvu arī dokumentu apmaiņu, jo Zilais Krusts atrodas Kabilē un 3 dienu laikā, kad cilvēks jau iet prom no turienes, mēs neesam vēl spējuši saņemt no viņiem, un tad iznāk, ka cilvēks vairs tur neatrodas, bet mēs saņemam rēķinu pēc tam. Tādēļ mēs iestrādājam šīs 3 dienas, kad cilvēkam netiek vērtēti viņa ienākumi nokļūstot patversmē. Un mūsu noteikumos, kā jau es pašā sākumā teicu, nāk 2 jaunie pakalpojumi, un pirmais tas ir atelpas brīža pakalpojums. Atelpas brīža pakalpojums ienāca ar deinstitucionalizāciju, un it kā sabiedrībā vēl lēni tiek pieprasīts. Mums nav bijuši gadījumi, ka mums ģimenes pieprasītu, bet jūtam, cilvēki paliek īpaši kopjami pēc avārijām, pēc tādām dzīves situācijām, kuras varbūt nemaz nav tā paredzams, un tātad šeit ir noteikts tās grupas, kam aptelpas brīdis pienāks. Tas ir bērniem ar invaliditāti, kuriem ir veselības un DAK atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību. Mums tādi ir 34 aptuveni. Tas var mainīties uz priekšu uz atpakaļ. Un pirmās grupas invalīdi un personas ar garīgu raksturu traucējumiem, kuriem ir noteikti vai nu 1. vai 2. invaliditātes grupa. Katrā ziņā šis skaitlis ir daudz lielāks, bet šie cilvēki parasti saņem mūsu pakalpojumus vai nu dienas aprūpes centrā vai arī darbnīcās, un viņi nav izteikuši. Tā kā principā visvairāk arī pakalpojumi ir veidoti, piemēram, mūsu cilvēki varētu izmantot vai nu Dobeli vai Liepāju, kur šie pakalpojumi ir attīstīti, bet labprāt piedāvājam, mums ir vests arī uz Dobeli rādīt, kā ir, bet viņām ir tik ļoti liela piesaista ar saviem bērniem, ka viņas vienkārši tā kā nevēlās. Tas ir atelpas brīdis bērnam, bet, protams, atsaucas tas vairāk tiešām uz bērnu vai šie pieaugšā cilvēka piederīgajiem. Un, protams, pakalpojums ir jāpiešķir uz 30 diennaktiem kalendārajā gadā, bet viņi var izvēlēties vienalga, vai tās ir 2, 3 dienas, varbūt ir kaut kur jāizbrauc vai nedēļa. Un katrā ziņā šogad mēs esam ielikuši iekšā, ka mēs esam gatavi sekt līdz 1000 eiro. Tad pārējo tad ir jāpiemaksā pašai ģimenei klāt. Līdz ar to, noslēdzot līgumu, mēs jau paredzam, ka mēs viņiem varēsim šos 1000 eiro piešķirt šī pakalpojuma atmaksai. Un šeit ir arī vēl tas papildus punkts, tātad, ja mums izveidojas rinda uz šo pakalpojumu, tad mēs arī viņus reģistrējam un piedāvājam kādā citā laikā. Tad jauns pakalpojums
bet viņš šeit ir salikts kopā no daudziem pakalpojumiem, jo vienkārši to prasa sociālās palīdzības grozs, to es jums pašās beigās parādīšu. Un tātad šis ir sociālo pakalpojumu kopums, ko mēs nodrošinām ģimenēm ar vāju sociālo funkcionēšanu un kam ir problēmas bērnu aprūpē, audzināšanā. Un, protams, pats galvenais, lai nenāktos bērns izņemt no ģimenēm. Un tiešām šeit mēs esam uzrakstījuši tās ģimenes, kas ir mūsu redzeslokā. Tas ir augsts risks, nonākot ārpus ģimenes aprūpē, uzvedības problēmiem vai augsti attīstības riski. Tad ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu, jo mēs strādājam ar šiem bērniem jau pirms pilngadības sasniegšanas, piedāvājot dažādus pakalpojumus. Un tātad piešķiram tā kā vērtējot katras ģimenes individuālās vajadzības, tādēļ šeit ir nosaukt viss tas pakalpojumu kopums, ko mēs varam piedāvāt, bet katrai ģimenei tas būs pilnīgi savādāk. Vai viņam būs asistents, vai jauniešu mentors, vai tās būs dienas centrs ar sociālo prasmi attīstību. Šeit ir jaunais pakalpojuma elements, arī atbalsta dzīvoklis, tātad atbalsta dzīvoklis Brocēnos ir izremontēts, skaisti iekārtots, tā lai ģimene, kura pēkšņi paliek bez dzīves vietas, var iet un tur dzīvot. Es zinu, kā snāc klepas, jā. Paldies. Un šeit arī mēs vairāk esam atrunājuši par to, kam tad šis atbalsts dzīvoklis var tikt piešķirts. Un šeit vai nu viens vai vairāk, tātad nav ģimenei atbilstoši dzīves vietas, ģimene neatbilst sociālā dzīvokļa vai pašvaldības dzīvokļa saņemšanas kritērijiem, un ienākumi ir tādi, ka viņi paši nespēja noīrēt šo dzīvokli. Ierobežojums ir 3 mēneši. Tanī laikā viņi var pieprasīt, protams, mājokļu pabalstu un tādā veidā daļai samaksāt par šo dzīvokli. Bet, ja ģimenes sadarbojas un turpina meklēt sev darbu un īres iespējas, mēs varam vēl vienreiz pagarināt šo īres termiņu, bet ne ilgāk kā par pusgadu. Jā, 2x3 mēneši. Un tad dzīvoklis tiek atbrīvots un tiek atkal piedāvāts nākamai ģimenei, kurai tas ir nepieciešams. Nu tā, tas ir attiecībā uz grozījumiem, bet es jums vēl gribēju parādīt vēl vienu slaidu, par ko es te bieži vien runāju un atgādinu, bet šī ir Labklājības ministrijas infografika, un šeit jūs varat redzēt visus tos pakalpojumus, kas ir tātad minimālais sociālo pakalpojumu grozs, kas ir, kā jūs redzat, rakstīts, jānodrošina pašvaldībām neatkarīgi no tās lieluma un cilvēku skaita. Tas nozīmē, ka šie pakalpojumi, piemēram, tas pats Atelpas brīdis, kas šeit ir jānodrošina no 26. gada, tam nav obligāti jābūt mūsu pašvaldībā. Mēs viņu varam, noslēdzot līgumu, pirkt, taisīt iepirkumu, bet skatoties uz visiem šiem pakalpojumiem, kas ir jānodrošina, mēs esam nodrošinājuši tātad arī 28. gada pakalpojumu ģimenes asistentu, kas mums ir jau vairāk kā 10 gadus, un tagad esam arī fiksējuši saistošajos noteikumos šo rehabilitācijas pakalpojumu, kas ir paredzēts no 29. gada. Vai jums ir kādi jautājumi vēl? Jā, ļoti plaši. Man viens jautājums
minējāt par to 200 eiro dienā, un mums ierakstīts, ka 1000, tad sanāk, ka mēs 5 dienas varam nosekt, ja? Jā. Viss pareizi tad, ja? Viss pareizi. Es jums vēl vienreiz saku, mēs dzīvojam ar ļoti pieticīgu finansējumu. Es jums uz atvadām varu atkal savākt statistiku un parādīt. Tas ir viens no jautājumiem, par ko es vairs necīnīšos, par to cīnīsies jau jaunais vadītājs. Un tiešām ir jāsaprot, mūsu cilvēki ir, kā var teikt, veicināt, izmantot pakalpojumus. Mums vakar arī starpinstitūciju komisijā bija atkal saruna ar Bērnu tiesību aizsardzības centru, kur viņi ļoti uzsver, ko jūs varat piedāvāt, kā jūs varat piedāvāt. Mums ir jānodrošina pakalpojumi šeit un tagad, kad cilvēkiem tas ir nepieciešams. Tā rindas ierakstīšana, tā mums bija tāda nevelti, mēs viņu ierakstījām tikai tagad. Vienkārši, lai aizsargātu varbūt arī un neradītu papildus tādu stresu klientu un darbinieku attiecībās, ka mums ir tādas tiesības, bet man šķiet, ka sociālam budžetam, kas attiecas uz pakalpojumiem un pabalstiem, viņam būtu jābūt tādam, kāds mūsu novada iedzīvotājiem ir nepieciešams. Jo katrs pakalpojums tiek piešķirts tiešām tikai izvērtējot. Maz ir to, kurus vienkārši piešķir. Tie ir jubilejas pabalsti, represēto un tādas lietas, ko mēs saucam tā kā. 1. klase un tādi, jā. Bet tie arī neaizņem lielāko daļu. Sociālie pakalpojumi ir dārgi un viņi lētāk nekļūs. Jo arī šiem cilvēkiem, kas tur strādā, ir jāsaņem cieņpilna alga, un mēs varam būt pateicīgi, ka mēs necīnamies ar darbinieku trūkumu, bet tā ir ārkārtīgi liela nelaime visai Latvijas sociālajai sistēmai - darbinieku trūkums. Jā, paldies. Vēl kādi, jā, Kristīna, lūdzu. Es gribētu precizējošu, minēju, ka rindas tā kā nav šobrīd. Bet tas nozīmē, ka tas pašvaldības piešķirtais budžets ir adekvāts, ja kaut kam tomēr pietrūkst. Viņš prasās lielāks. Jūs redzēsiet, nāk mums, mēs skaidri zinām, kad arī it kā ar to plānotiem 100 000, piemēram, pabalstos, mēs redzam, ka mājokļu pabalsts nekrītās, un šorīt grāmatā atkal teica, mēnesis ir noslēgts atkal tur par 200 000. Tas nozīmē, ka gada beigās budžets būs jāpapildina. Un šie attālpas brīža pakalpojumi minēja, ka viņi šobrīd nav pieprasīti. Nav pieprasīti, jā. Tas nozīmē, ka pat, ja mēs šādu grozījumus, pat mēs pieņemam, bet mēs viņus noteikti pieņemsim, tad tā iespēja, ka pieprasīs, viņi parādīsies. Es tā domāju, ka ja kādam būtu liela nepieciešamība, tad tas būtu sākts kustināt, kā saka, jā, būt nākuši, jo bija viens gadījums, to mēs atrisinājām ar aprūpas gultu, bet es pieļauju, ka jā, šim jaunietim, kurš tagad tikko ir kļūs 18 gadus vecs, ka šai ģimenei būs vajadzīgs, jo, ir ar smagām diagnozēm. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad aicināšu balsot par virzību sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Kurš par virzīšanu? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Nākamais ir par aprūpu mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā, jo šeit mainās minimālā stundas likme sakarā ar minimālās algas, es saprotu, ja izmaiņām mums ir. Un lai viņš nebūtu katru gadu jāmaina, mums šeit bija ierakstīts, kā saka, skaitļos, pie tam vēl ir tāda interesanta situācija, ka statistiski, viņa mainās pat pa mēnešiem, un līdz ar to iznāk tādas domstarpības, vecāki pēkšņi nesaprot, visu laiku maksāja tādu summu, bet tagad
tiek piešķirti savādāk. Tie ir visi noteikti ministra kabineta noteikumos, un tādēļ mēs arī šajā punktā ieliekam pamata noteikums, kas šo summu nosaka. Jā, lai nav katru reizi jāgroza. Jā, Skaidrs. tieši tā. Ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad aicināšu arī šos grozījumus virzīt sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un noslēdzošie noteikumi, kas mainās, ir par Saldus novada pašvaldības aģentūras sociālais dienas maksas pakalpojumiem, numur 17. Jā. Šeit summas nemainās. Ir izņemta ārā Celtnieku iela 2A, jo to jūs lemsiet pēc tam, es nezinu, komitejas tikai sāks. Tātad Celtnieku ielas ēka pāriet apsaimniekotāja Komunāls servisam. komunāls servisam, līdz ar to mēs esam izņēmuši ārā, jo mēs no 1. jūlija vairāk viņu neapsaimniekojam, bet esam ielikuši iekšā grupu dzīvokļu pakalpojumu izmaksas, jo mēs jūtam, ka mums būtu gatavi no citiem novadiem, un mums ik pa laikam tomēr atbrīvojas kāds no grupu dzīvokļiem, un līdz ar to jūs redzat, tur ir grupu dzīvokļiem izcenojumi gan Pampāļos, gan Ezerē, gan arī sociālajā namā. Tas būtu tad, ja mēs viņu pārdodam citiem novadiem, kā maksas pakalpojumu. Un, lai tas varētu notikt, mums ir jābūt šajā cenrādī. Skaidrs. Ir kādi jautājumi par šiem grozījumiem deputātiem? Ja nav, tad arī aicināšu šos grozījumus virzīt sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Ina. Paldies. Vēl attiecībā uz dzīvokļiem es gribētu teikt, ka mums ir, man liekas, visā Latvijā unikāla situācija izveidojusies, kad atklājot Zirņu sociālo māju, mēs tiešām varam cilvēkiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm jau piedāvāt iespēju izvēlēties. Tāpat arī šeit cilvēki no grupu dzīvokļiem, kuri vēlējās pārgāju uz Zirņiem un no dzīvokļiem, tā, man liekas, mēs tiešām varam būt ļoti priecīgi. Un šobrīd vēl ir, es papildināšu, ir 4 brīvi dzīvokļi. Nu jau vairs nav 4, jo, es saku tā, ir vēl 4, jā. Daži vēl ir, jā. Daži vēl ir, jā, bet tā ir tiešām tāda, ko runājot ar kolēģiem, mūs būtībā abrīno un priecājas par to. Tā ir ļoti liela problēma, ja cilvēki, kam nevar nodrošināt normālas dzīves apstākļus. Labi, paldies, tad līdz Jā, paldies, Ina. Nākamais, 4. jautājums šodien mums ir par Saldus novada pašvaldības aģentūras sociālais dienas direktora iecelšanu. Un ziņā mums Inta Vanaga. Labdien, kolēģi! Par cik aģentūras likums nosaka, kad pašvaldību aģentūram sociālais dienas direktora darbošanās laiks ir 5 gadi ar iespēju domas sēdē pagarināt, bet ir saņemta informācija no direktors, kad ar šā gada 21. jūliju viņa beidz direktors pienākums pildīt. Tādi laicīgi gan sociālajos tīklos, gan vakancēs Saldus mājaslapā bija izsludināta pieteikšanās uz aģentūras direktoras vietu. Tika saņemti 5 iesniegumi, 2 personām noteikumiem neatbilda. Dažas pozīcijas, tātad, 5.
5, jo viena persona 2 reizes sniedz iekšā. Uz darba pārunām bija aicināti 3 pretendenti, un šobrīd uz direktora amatu tiek virzīta Inta Briede, kurš šobrīd ir arī klātesoša. Lūdzu, ja ir jautājumi Intai, kā nākamai aģentūras direktorei, tad lūdzu. Labdien! Varbūt Inta sākumā. Jā, varbūt pāris vārdos. Tā kā mans tiešie darba pienākumi ir saistīti ar pārzināšanu, kas notiek mūsu darba tirgu un vakancēm, tad jebkura vakance, protams, nonāk arī manā redzeslokā. Pirmoreiz izsludinātā konkursā es tā kā priekš sevis šo vakanci neredzēju, bet otrajā izsludinājuma reizē man pārņēma sajūta, ka es gribu nopietnāk paskatīties un šīs prasības un šīs iestādes tāda varbūt vīzija, misija, jo šobrīd manā esošajā darbā Nodarbinātības valsts aģentūra sauc filiāles vadītājs amatā. Sakarā ar valsts centralizācijas procesiem un lietām patiesībā nav tādas izaugsmes, mēs drīzāk ejam uz ceļu optimizēt un šo vietu arī likvidēt. Tādēļ tāda mana tīra kā cilvēka viedoklis ir meklēt arī savu nākošo darba vietu. Pirms iesniedzot dokumentus un gatavojot motivācijas vēstuli, iepazinos ar aģentūras nolikumu, pārskatīju īstermiņa stratēģiju, esošā gada darba plānu un sev tā kā izvirzīju mērķi, mēģināt un startēt. Un, ko es atradu tādu kopīgo varbūt no sava esošā darba, tad sociālais dienests ir labklājības ministrijas, ne kā pakļautībā, bet kā tādā metodiskā vadībā, un kā redzējāt šeit arī visi tie normatīvie dokumenti, kas tiek izstrādāti, ar kuriem saskaņā strādā sociālais dienests, tie labklājības ministrijas, arī šobrīd Nodarbinātības aģentūra ir labklājības ministrijas pakļautībā. Daļa arī no mūsu klientiem, kas ir šī brīža manā redzeslokā, kas ir Nodarbinātības aģentūrā, ir arī sociālā dienesta klienti, jo šajā brīdī sociālais likums nosaka, ka cilvēkam darbspējas vecumā, lai saņemtu sociālo palīdzību, ir vai nu jābūt darba tiesiskajās attiecībās, vai jābūt reģistrētam kā bezdarbniekam. Un tādēļ jau arī tādu vairāku gadu garumā mums ir bijis arī tāda personīga sadarbība ar sociālo dienestu, izvērtējot šos klientus, meklējot šīs tādas varbūt iespējas, kā veiksmīgāk un ātrāk šos cilvēkus atgriezt atpakaļ darba tirgu. Protams, tā ir tā darbaspējas vecuma cilvēku sadaļa, kas ir manā redzeslokā un ko es pārzinu. Šeit ļoti daudz arī runāja par šiem atbalsta pakalpojumiem un atbalsta pakalpojumiem personām, kur ģimenēs ir šie aprūpē nonākušie cilvēki, un jāsaka tā, ka tas arī no tāda mana šī brīža redzesloka ir viens no tādiem aktuāliem jautājumiem, jo patiesībā mēs pazaudējam 2 cilvēkus. Ja šis aprūpējamais cilvēks ir darbspējas vecumā, tad viņš ir izkrits no darba tirgus, un arī kāds no ģimenes locekļiem visticamāk ir šajā procesā iesaistīts. Tādēļ šeit noteikti būtu vērts domāt par kaut kādu tādu psiholoģisku atbalstu un mudināt tos cilvēkus skatīties, kā varam šo pakalpojumu. Tas nav viena saudzes novada, bet, protams, tādā valstiskā nozīmē, ja, skatoties, ka pēc iespējas vairāk būtu šīs lietas jādara profesionāļiem un ģimenes locekļiem būtu noteikti pēc iespējas vairāk jāintegrēs un jābūt darba tirgū. Un tā sadaļa, kas ir ar jauniešiem, ar šo, tā, protams, ir man pēc izglītības esmu pedagogs un esmu strādājusi pietiekoši laiku arī izglītības sistēmā, strādājis kā skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā. Un jāsaka tā, ka tur ir vērts pievērst uzmanību, jo tie ir mūsu nākotnes nodokļu maksātāji un domāt par šo atbalstu, bet tur es domāju, ka viena no tādām iespējām, kas varbūt arī no tādiem
kā jau Bekmanas kundze teica, laiks iet un jāmēģina ir skatīties arī uz jaunām lietām. Mūsu valstī šobrīd ir pasludināts un tādu uzmanību pievērst brīvprātīgajam darbam, un es šeit domāju, ka tiešām tos jauniešus, kuriem varbūt ģimene nespēja dot šo tādu pilnu atbalstu, lai viņi varētu veiksmīgi socializēties un turpat varbūt arī nenodrošina pamatvajadzības, tad mēģinot caur šiem brīvprātīgajiem un jauniešiem vairāk integrēt un parādīt, ka var arī dzīvot savādāk un citādāk un pilnvērtīgāk apgūt arī visas tās sociālās prasmes. Un tad, protams, daļa, kas ir mūsu seniori, par kuriem patiesībā diskusija nav, jo mēs katrs saprotam, kad pienāk brīdis, kad cilvēks kļūst, ka viņam ir vairāk nepieciešama uzmanība veltīt. Par tādām savām vēl kompetencēm runājot, izskatot darba plānu, paskatoties direktoru tos uzdevumus, patiesībā vairāk es pavērtēju šī brīža savas kompetences vai zināšanas. Tās ir gan budžeta sagatavošanas, gan darbinieku vadīšana, un pareizi, kā Bekmanas kundze teica, tie ir sociālie darbinieki, bet es arī esmu visu laiku strādājis nozarēs, kurās nav lielas algas, un mēģinājis vienmēr atrast to jautājumu, kāpēc šie cilvēki šajās nozarēs strādā. Un tas ir tas viņu apbrīnojamā kaut kāda misijas daļa, tāda gribēšana un tāda sirdsdarbs, man pat gribētos šķiest. Un tas svarīgākais, jā, arī tās finansējums nav tik liels, man liekas, ka būtiskākais ir gan iestādes vadītājiem, gan arī tiešajiem vadītājiem domāt par to, lai veidot tādu labvēlīgu psiholoģisko vidi, lai cilvēks jūtās novērtēts arī ne tikai materiāli, bet arī to gandarījumu, kad viņa darbu novērtē. Un tas, man liekas, ir arī tāds viens no svarīgākajiem punktiem. Tas varbūt tādā īsumā mans pārskats, atbildēšu labprāt jūsu jautājumiem. Jā, lūdzu, Aigar. Jā, prieks dzirdēt, ka jūs jau tik daudz esat iedziļinājusies topošajā darbā. Gribētu pajautāt, jūs pareizi saprotat, jūs strādājat nodarbinātības aģentūras vadītājos bijāt? Šobrīd es strādāju nodarbinātības valsts, vēl joprojām esmu nodarbinātības aģentūras sauc filiāls vadītāja, un savu pieredzi vēl esmu arī papildinājis vadot nodarbinātības aģentūras filiāļu vadītāju padomu. Tas gan ir vēlēts amats un vairāk gadu pieredzē, tas ir izstrādāt arī pakalpojumu inovatīvās lietas, ierosinājums normatīviem dokumentiem. Jā. Cik jūs ilgi esat vadītāji nodarbinātības aģentūrā? 22 gadi. Un tas amats tā kā likvidējās? Bezdarbnieku skaitam sarūkot un funkcijām optimizējot valsts pārvaldē. Mums tātad šajā brīdī jau ir diezgan daudz jau funkciju pārgājuši, kas ir centralizēti. Un, protams, ka loģiski samazinās darbinieku skaits un samazināties darbinieku skaitam. Loģiski būtu arī, ka vadītāja vietai būtu jāsamazinās, jo mums uz šo brīdi ir tik zemu par šiem visiem gadiem, tik zemu bezdarba līmenī. Es vēl neesmu piedzīvojusi, sāku strādāt 2000. Es varbūt nosaukšu tādos mazliet skaitļu, absolūtos skaitļos, cik ir reģistrētie bezdarbnieki. Ja, tātad 2004. gadā sāku strādāt, bija ap 800, svārstījās, tad bija krīzes brīdis, kad bija 3000. Un tālāk ar katru gadu samazinoties šajā brīdī tie ir apmēram 500-600 cilvēki atkarībā no sezonas un no kaut kāda maza satricinājuma varbūt darba tirgu. Un tad tie ir procentos no 4,5 līdz tiem 5. Katrā ziņā procentu sadaļas mazliet mainās, bet tas ir apmēram 4,6%. Kā īsti nesaprot, tā aģentūras, viņš nevar palikt bez vadītājs? Būs kāds cits vadītājs? Nē, aģentūrai pašai ir vadītājs, tāds filiāls vadītājs. Filiāls vadītājs. Bet kas tad vadīs tā filiāli? Kad jūs... Mums ir jau izstrādāta pieredze, kad veido šajās vietās klientu apkalpošanas centrus, un vadītāji atbild par vairākiem klientu apkalpošanas centriem. Ja? Tātad mums ir pieredze tāds reģionālais, jā. Piemēram, mums ir Valmierā, kur ir 3 klientu apkalpošanas centri, mums ir Jelgavas filiāli, kur ir 2 klientu apkalpošanas centri, Kurzemē tā ir
šobrīd Ventspils filiāli, kur ir Ventspils un Kuldīga. Jā, tā kā tas ir tāds optimizācijas process priekšgājums. Inte, vēl jautājums, varbūt varētu pastāstīt par to procesu, izvēlēšanas procesu. Kas vispār bija, cik bija cilvēku komisijā izvērtēšanas? Mums bija 3 un 4. sekretārs. Kas tur bija? Valija Klemberga izpildirektore, Krišāns arī kā loceklis, es biju un kāda daļa bija sekretārs. Personālais vadītājs. To termiņu dabūja pagarināt, tad pirmajā termiņā nepieteicās neviens, ja pieteicās komanda? Nepieteicās, tur bija gan neatbilstībā dokumentos prasībām, gan arī tas redzējums lika komisijai apšaubīt, vai tas būtu potenciālais direktors. Un tad no tiem 5 kandidāti bija nevis 6, jā? Jā, jo nākamajā kārtā pieteicās gan pirmais, kas pirmajā tūrē bija, ko jau mēs bijām komisijā dzirdējuši, gan arī otrs no Intas bija iesniegums. No tiem 5 bija arī kāds no sociālā dienesta darbiniekiem? Darbinieks bija, jā, bet tas bija projekta ietvaros, kas strādāja kā asistents jaunā projekta ietvaros rehabilitācijas pakalpojumus. Neviens no pašas aģentūras tagad negribēja vadīt. Labi, paldies, jā. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad aicināšu balsot par virzīšanu uz domas sēdi šo te lēmumu projektu par Intas Briedes iecelšanu sociālā dienesta direktors amatā uz 5 gadiem. Kurš par virzīšanu? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Paldies. Inta, tiekamies domas sēdē. Un noslēdzošais šīs dienas jautājums mums ir par Lutriņu pamatskolas direktora amata vietas likvidēšanu un direktors atbrīvošanu no amata. Un ziņo mums izglītības pārvaldes vadītāja Salcerīte Levits. Lūdzu, Salcerīte. Sveicināti. Tātad ar 2025. gada 27. novembra Saules novadas domas lēmumu par Saules novada pašvaldības Lutriņu pamatskolas turpmāko darbību tika nolemts likvidēt Lutriņu pamatskolu, ja Lutriņu pamatskola nesasniedz valstī noteiktos izglītojamo skaita kvantitatīvos rādītājus klašu grupās uz 26. gada 29. maija un skolas likvidācijas process būtu pabeidzams līdz 26. gada 31. jūlijam. Tā kā skola šos rādītājus nesasniedza, tad tālāk seko nākošās darbības, ko nosaka normatīvi. Tātad pirmais ir, vienmēr ir jāsaņem Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums par šo te lēmumu. To mēs esam saņēmuši 25. gada 30. decembrī. Nākošais solis, ko nosaka izglītības likums un arī pašvaldības noteikumi, ka direktoru gan pieņem, gan no amata atceļ ar domsēdes lēmumu. Un tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts par Lutriņu pamatskolas izglītību, par Lutriņu pamatskolas direktora amata vietas likvidēšanu un direktors Baibas Tīriņas atbrīvošanu no amata. Un tādēļ lūgums virzīt šo lēmumu uz domas sēdi. Jā, ir deputātiem gan jautājumi par šo lēmumu? Cik bērni tur beigās pietrūka? Bija tā, kas ir valsts izglītības informatizācijas sistēma, bija reģistrēta 46 bērni, bet bija, protams, saņemt arī iesniegumi, bet viņi nebija reģistrēti sistēmā. Un pietrūka 7 bērni, bet, ja skatās uz šo te finansējumu, tad jaunais finansējuma modelis paredz, ka šis te finansējums tiek rēķināts uz klašu grupām 1, 3, 4, 6, 7, 9. Un šajā grupā, kas ir 1, 3 klašu grupa, vienā klasē iztrūka bērni, kas tad, finansējums tiek dots uz klašu lielumu, un iztrūka bērni, lai vispār būtu klase. Un līdz ar to šis te finansējums
kas būtu pašvaldībai jānodrošina procesa organizēšanai tieši pedagoģiskais, sastādītu līdz 130 000. Tad attiecīgā klašu grupā pietrūka vairāk nekā tas 7. Klašu grupā, jā. Klašu grupā, bet kopumā arī visā izglītības iestādē. Šogad nebija 1. klase, un līdz ar to tad 2. klase tad arī tur attiecīgi uz nākošo gadu. Bet, jā, kopumā 64 bija uz 29. maiju. Un tas minimums ir 71 pa visām klašu grupām, rēķinot šīs te nobīdes, kas ir jaunajos MK noteikumos. Jā, un paralēli mēs esam tagad apkopojuši informāciju par to, kur pirmkārt apkopājam informāciju par brīvajām vietām izglītības iestādēs. Tāds apkopojums ir apkopojums arī jau, kur ir pārvietojušies bērni, kas mācās Lutriņu pamatskolā. Tad nākošā lieta, kas ir izskatīts, tie ir pārvadājumu maršruti. Un, protams, arī ir izsūtītas pedagogu vakants, pedagogu piedāvājums, kas varētu strādāt arī citās izglītības iestādēs. Un bērni pārsvarā paliek Saules novadā vai uz Kuldīgu? Šobrīd ir dažādi. Šobrīd ir pārvietojušies uz Saules vidusskolu, Druvas vidusskola, Brocānu vidusskola, Gaiķu pamatskola, Blīdens pamatskola. Jo šajā Lutriņu pamatskolā bija skolēni gan ar dažādām programmām. Un līdz ar to viņi var pārvietoties tur, kur skolas piedāvā šīs programmas. Attiecīgi 5-6 grupa tad uz tām iestādēm, kas piedāvā šīs programmas, pieņemsim. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad aicināšu virzīt šo lēmumu projektu uz domas sēdi. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Salcerīt. Un līdz ar to šīs dienas darba kārtība ir izsmelta un tiekamies nākamajās komitejās. Un tā kā neviens jautājums nebija par kultūru, tad gribu pateikt komitejas un deputātu vārdā paldies par skaistiem novada svētkiem, visiem, kas piedalījās, organizēja un apmeklēja. Un lai skaisti nākamie svētki, kas jau tur drīz būs. Paldies un tiekamies citās komitejās. Vislabāk! Jā.